2025. gada 10. datums marts notiek Latvijas valsts mežu valdes sēde. Vai tika iekļauts jautājums sākotnējā versijā valdes sēdē par to, par atbalsta, par cenu samazinājumu patei? Tad 2025. 10. marta sēde. Es domāju, šo sēdi jūs ļoti labi atceraties. Nu, sēdes mums notiek katru otrdienu, tā kā visas sēdes es nevaru atcerēties, kas bija. Bet šī bija tāda īpaša sēde, pēc tam paturpināšu. Nu, jā, tam man jāstāsta, kas tā bija konkrēti pa sēdi, ko es runāju. Un tad es paturpināšu. Un sēde šī tika noslēgta, un šis jautājums nebija iekļauts šajā sēdē, bet pēc ministra tieša rīkojuma šis sēde tika atjaunota, un šis jautājums pēkšņi parādījās ministra tieša rīkojuma. Jūs prātā nedrīkstētu. Nu, redziet, un Ramoliņa kungs šobrīd melo. Viņš tieši tāpat melo, kā viņš izplat šo savu informāciju savos visos. Ja, un, es teiktu, labi, ka es meloju. Jā, tie ir absolūti meli, jo es vēlreiz saku, tieši rīkojumi nebija. Arī Ramoliņa kungs nepiedalījās tajā sanāksmēs, un nekādas rīkojumus es neesmu izdevusi. Ja mums te ir 1 miljonārs melis, ko es varu izdarīt? Un šī fona Krauzes kungs pa meļiem. Bet īstenībā ir tā, ka tas tieši rīkojums tika nāca no Krauzes kunga. Vārds pret vārdu šobrīd. Nē, tieši tāpēc. Vārds pret vārdu. Mēs šo informāciju iesniegsim prokuratūrā, varēs pārbaudīt. Visi rīkojumi tiek nofiksēti, un ja es arī dodu akcionāram, ko es nedaru, ja es akcionāram dodu rīkojumu, tad tas ir rakstisks rīkojums, un tālāk akcionārs ar rakstisku rīkojumu doda tālāk LM. Man liekas, acīm redzami, ka arī šī lieta būtu komisijai jāizvērtē, vai ne, ko mēs tikko dzirdējām.